Labdien šajā burvīgajā ziemas rītā, un pavisam drīz jau atkal tojās meteņi. Un atkal es jau vairs neatceros, kuro gadu es aicināšu, pirmkārt es metīšu izaicinājumu sev, un šoreiz es metīšu izaicinājumu arī Jurim. Un, protams, arī ikvienam, kas būs gatavi mums sekot šajā te meteņu, nervgrafikas un meditācijas maratonā. Pagājušā gada maratons priekš manis, man liekas, kad tā bija tādi tā kā griesti, varētu teikt, jo pateicoties šim maratonam, es vismaz savā dzīvē izpildīju, vismaz kādus 90% no tiem metiem, kurus es izmetu un izejot šīm dziļajām transformācijām, es saprotu, ka attīrīšanās, visādas prakses, kas ir saistītas ar pagātnes lietu kārtošanu un citām lietām, man liekas, viņas vairs nestrādā. Un vienmēr gribās, ir viens tāds jautājums, vai tajā mirklī, kad sēkla vēlās izdīgt, vai viņa visu enerģiju koncentrē uz to, kā saglabāt čaumalu vai to kodoliņu izdzīt virs zemes tā kā jaunu nākotnē asnu. Tā arī mēs bieži vien ļoti daudz enerģijas tērējam veco lietu sakārtošanai, lai it kā iedotu impulsu jaunai dzīvei. Bet, ja mēs iedodam impulsu jaunai dzīvei, tad šī te čaumaliņa vai tas liekais vienkārši pats no sevis atbirst. Un maratonu šogad es nebūtu taisījusi, ja vien mums nebūtu kāda saruna ar Jūri. Un tāpēc šoreiz mēs gribam jums piedāvāt pavisam savādāku šo meteņu ceļojumu līdz lielai dienai. Juri, tu labi varētu teikt par šo. Man pilnīgi noteikti uzrunāja tas, kad metiens uz priekšu ir daudz interesantāks nekā pakāpiens uz leju vai uz atpakaļ. Un arī garīgi cilvēki, tie, kas praktizē praktisko tādu garīgumu dažādās praksēs un lietās, īsti jau neviens nedzīvo pagātnē. Mēs cīnamies ar savu vainas apziņu, tāpēc, ko tur vairs meklēt? Mēs nevaram koriģēt pagātni. Ja koriģējam, tad mēs to darām savam iekšējiem mieram tikai, ja mēs ar kaut ko nevaram sadzīvot. Tā būtu tāda sevis dziedināšana. Bet mūsdienās jau laikmets ir mainījies un dzīvo šeit un tagad, tas ir skatīties no šī mirkļa uz priekšu. Un tie, kuri praktizē neirografiku tāpadās kā es, tāpadās kā tu praktizē to vēl daudz vairāk un profesionālāk nekā es to daru lielākoties pa savam, bet ievērojot vienmēr neirografikas pamatprincipus, kas tad ir metiens vai izmetiens, tas ir enerģētiskā atbrīve no kaut kā, ko mēs gribam atbrīvot no sevis. Man ļoti patīk tā tava doma, un tāpēc man nāca prātā, un es visu laiku savu glabājis, esmu kastītē daudzus gadus savus grāmatas nosaukumu Sēklas dvēselē. Un tā, kad teici meteņu laiks, tā kā metiens uz priekšu, man uzreiz sēklas dvēselē, mēs taču metam sēklas dvēselē, un tu tieši tagad saki par to sēkliņu un par to dīglīti. Un pirms daudziem gadiem man bija tāda meditācija ozols, kas ir, cilvēks apsēžās tā kā meditācijā, un tu iztēlojies, ka tu esi nevis čieklis, bet zīle, kas iekrīt zemē. Un pēc tam tu esi tā zīle, kas aug no šīs zemes, tā kā jauns koks, kā jauns ozols, kas veidojās, saprot. Un sēkla jau nekad nedomā par čaumam. Arī tīri fizioloģiski, ja mēs paskatāmies starp vīrieti un sievieti, tas spermatozoīds ieiet tanī olnīcā. Viņš par to olšūniņu, viņš jau tomēr iziet caur tai sieniņai, viņš izurbjās caur, viņš saka, es gribu dzīvot. Un tā ir tā māte visums. Un pēc tam, kad bērniņš jau ir nogatavojies, viņš jau arī nedomā par mammu. Viņš vienalga nāk ārā, grib vai negrib. Un tāpēc man ļoti rezonē šis process uz priekšu no tagadnes un tā ideja par meteņu laiku, par šīm nodarbībām, kuras tu izdomāji 7 reizes online, un tad tas cikls sadalītotais 40 metienus pāri. Cik? 43. 43, iedomājies, 43 izmetieni, tas ir tātad, cik sēklas mēs ieliekam uz priekšu savā ikdienā, lielāks, mazāks, varbūt kaut kāds tās ir, kā liekas niecīgas darbības, bet
fantastiska ideja un fantastisks process. Un tas ir labs veids, kā apgūt arī neirografiku, kaut vai tīri pamatprincipos. Pat ja cilvēks nekad to nav darījis, tas ir viņam veids, kā atvērt sevī kaut kādu jaunu sfēru, jo kas ir unikāls ar neirografiku, nav nepareizi zīmējumi. Ir tikai tas, kā tu viņu pieņems, kā tu viņu izveidos. Jā. Un arī šis stāsts par to, ka mēs varam ilgi un dikti dziedināt pagātni, bet uzdrīkstēties izdziedināt nākotni jau šeit, šodienā, lai tas dīglis, vai tas koks, vai tas ozols izplauktu vesels, lai viņš izplauktu pilns ar enerģiju, jaudu, un svarīgi jau ir tas, lai arī nestu labumu citiem, vai ne? Jo mēs jau varam viens pats kā ozols baigi smuki sēdēt, stāvēt pļavas vidū, vai ne? Bet... Zini, kā ir pagātni, mēs varam uzskatīt kā kompostu. Jā. Kompostu labām sēklām, lai viņas varētu izdīgt uz priekšu. Zini, kā, mēs, protams, varam dzīvot kā šmuļi netīrības sindromā kaut kādā, vai ne? Bet mēs varam izmantot šo pagātni, kur ir izveidojis mūs kā tagad. Mēs jau šobrīd esam tādi, kādi mēs esam. Un ļauties vai mesties ceļojumā uz priekšu. Un nekautrēties no tā, mesties. Tādu enerģiju un jaudu. Tīri tehniski mūsu maratons sastāvēs no 7 pirmdienām, kuras no Meteņiem līdz lielai dienai katru pirmdienu vakarā 18:30 mēs tiksimies tiešraidē, kur mēs tā īpaši iedarbojoties starp meditāciju un neirografiku veidosim 7 daļas, kā pareizāk saukt, lai to kopējo zīmējumu mēs izveidotu. 7 pieturas punkti. Jā, 7 pieturas punkti, 7 zīmējumus, kuru gala rezultātā mēs savienosim vienā tādā ļoti spēcīgā, maģiskā gleznā, varētu tā nosaukt. Jā. Jā, katrā ziņā no savas puses es zinu to, ka es dalīšos domās, sajūtās meditācijā, kas būs kopā zīmēšana šajās nodarbībās. Visa atšķirības starp ierasto neirografiku būs tā, ka es gleznošu neirografiku nodarbību laikā. Līdz ar ko tas būs drusciņi savādāks ciklus, un katram, kurš praktizē neirografiku, varēs ieskatīties, kā tas tur. Un man ir sagatavoti jau atsevišķi rāmīši, tādu pietiekoši lielu, lai mēs vismaz stundā vai pusotrā varētu iekļauties un izgleznot. Un pēc tam, kad mēs viņus savienosim kopā šos 7 rāmīšus, es domāju, arī būs ļoti interesanti. Jā. Jo katram tas, kurš taisīs savus metienus, tas būs vienkārši sprādziens mākslas pasaulē, kaut vai tie priekš sevis. Jā, priekš sevis jau galvenoties, un pēc tam mēs varam iet un iekarot, nevis iekarot, bet spīdēt pasaulē. Zini kā, mēs jau arī ar spīdumu iekarojam. Es vienkārši vārdu karot, lai tu nav agresīvs, lai mēs, jo zini kā, nevienmēr jau vajag agresīvi izspraukties cauri zemē, lai uzplauktu, vai ne? Vienkārši Jā, bet tu neredzēsi sauli, ja viņi nespīdēs. Viņa savu vietu visumā ir iekarojusi. Jā, un tieši tā, caur vīrišķo prātu un sievišķo intuīciju savienosim to vienā veselā, lai varētu radīt skaistu, izdziedinātu un veselu nākotni. Tad tiekamies jau pavisam drīz, 5. februārī, kad būs maratona starts. Jā, tiekamies pavisam drīz, kā Kristīna teica, 5. februārī. Tiekamies īpašā laikā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs sākums šim labvēlīgajam puķa gadam. Tas ir zaļā puķa gads, kas principā simbolizē pārtiksību un labklājību. Un, lai mēs viņu varētu vairot, mums ir jāizdara kaut kas tādā virzienā. Un šis būtu ļoti labs sākums tā vietā, lai nedarītu neko. Jā, tāpēc daram. Daram. Tiekamies.